Spodrini sevi, spodrini savus tuvākos un arī valsts kļūs spodrāka. Tas ir šī gada Lielās Talkas moto, kas aicina visus Latvijas iedzīvotājus sakopt savu apkārtni. Pavasaris sākas ar Lielo Talku aprīļa otrajā pusē, tādēļ jau laicīgi tai gatavojas pilsētas, novadi un paši iedzīvotāji. Daudzi reizeknieši lielajā pasākumā neplāno piedalīties. Būtu laiciņš, tad varētu aiziet, jā, protams. Jūs citus gadus arī piedalījāties? Nē, šis būtu pirmais gads. Būtu. Vidusskolā vienīgais. Jā, vidusskolā tikai. Palīdzēja. Un mājās? Mājās noteikti, jā. Mājās noteikti apkārtni, visu sakopt vajag. Nē, nepiedalīšos. Kādēļ? Tāpēc, ka man pašai sava talka un dzīvojas pie Adamovas ezera. Tad jūs mājās talkosiet? Jā, talkos un tur lielākoties notiek talkas. Jūs piedalīsieties Lielajā Talkā? Nē. Kādēļ? Tāpēc, ka tika pie mājas. Savās mājās strādāsiet savā pagalmā. Jā. Lielajā Talkā var piedalīties ik viens, sakopjot savu piemājas teritoriju vai arī talkojot kādā no oficiāli pieteiktajām vietām kopā ar citiem novadniekiem. Mums ir pieregistrētas jau 7 vietas, kuru gan iedzīvotāji izmanto, gan arī pilsētas viesi. Tā pieņemsim ir pilsētas ezers, arī pilskauns. Dažas tās vietas ir atzīmētas internetā, jūs varat viņus atrast un izvēlēties to, ko jūs gribat, vai kur ir tuvāk pie jūsu mājām. Sakopjamās teritorijas vēl klāj bieza sniega saga, taču vēl ir laiks sagādāt talkošanai nepieciešamos piederumus. Visi iedzīvotāji aicinājumi piedalīties talkas, un vietas paši iedzīvotāji var izvēlēties, pieteikties var uz talkas LV. Tur ir kartes, kur var atzīmēt vietu, un arī saziņoties ar mani. Esmu Rezeknes pilsētas koordinators. Atgādinām, ka Lielā Talka šogad norisināsies 27. aprīlī no 9:00 rītā līdz 15:00.